Esiet sveicināti no Latvijas Zemnieku savienības kongresa šeit Jelgavas pilī, kur mēs šodien tikāmies un sabraucām kopā no visas Latvijas, no pilsētām, no reģioniem, no laukiem. Šodien mums ir tiešām patiesa svētku sajūta, jo mēs esam pulcējušies kuplā skaitā, lai atskatītos uz gada paveikto, un mums tiešām ir ar ko lepoties. Mēs redzam, ka mēs esam tikuši valdībā, mums ir spilgti ministri, mums ir parlamentā komisiju vadītāji, un par to ir patiesas prieks. Tomēr lielākā vērtība ir mūsu cilvēki. Un šodien mēs arī pārunājām tās lietas, kas mums ir kā darāmie darbi nākamajam periodam. Mēs pieņemam izstrādātas rezolūcijas, kuras pamatā ir ekonomiskā attīstība. Un šis gads noteikti nebūs tikai Eiroparlamenta gads. Šis gads būs gads, kurā Latvijā politikā tiks likti pamati nākamajam izaugsmes ceļam gan valstī kopumā, gan reģionos. Nevelti mēs saucamies par reģionu partiju, un tāpēc nospraustie uzdevumi reģiona attīstībai ir gana būtiski. Pirmkārt jau palīdzība pašvaldībām finanšu jautājumu kārtošanā. Šodien Latvijas Zemnieku savienībai svētki. Tiekamies partijas kongresā Jelgavā, Jelgavas pilī. Satiekam biedrus no visas Latvijas. Pārunājam, kas aktuāls pagastos, kas aktuāls pilsētās un gal galā, ko kā partija esam paveikuši valdībā un ko turpināsim darīt. Tas ir pirmais kongress arī man pašam kā klimata deleģētas ministram. Tas ir liels gods un liela atbildība. Kongress ir tādā ziņā ļoti patīkami, ka tu satiecies cilvēkiem, stāsti savas idejas, uzklausi viņu idejas un viedokli, un tas tev dod to priekšrocību turpmākajam darbam, turpmākajam darba cēlienam. Latvijas Zemnieku savienības kongresā mēs šodien apstiprinājām mūsu Eiropas komisāra kandidātu Viktoru Valāju. Zaļo Zemnieku savienībai un Latvijas Zemnieku savienībai ir savs spēcīgs kandidāts, kurš var kandidēt uz Eiropas komisāra augstu amatu un aizstāvēt mūsu nacionālās intereses. Otrais, mēs debatējot par Eiropas parlamentu vēlēšanām, uzsvērām, ka mums, Latvijas Zemnieku savienībai, pirmā vieta ir nacionālās intereses, mūsu uzņēmēji, mūsu iedzīvotāji, mūsu darbinieku interešu aizstāvība Eiropā. Trešais svarīgākais, virzoties uz klimata mērķu un dažādu Eiropas politikas sasniegšanu, mums ir jāstrādā tā, lai Latvijā nesamazinātos darbvietas, nesamazinātos nodokļu ieņēmumu un cilvēki nebrauktu prom. Mums ir jāattīst mūsu ekonomika un jāattīst Latviju. Trīs svarīgākās lietas, par ko mēs šodien runājam. Ir liels prieks, ka Viktors Valājs ir nominēts kā komisārs. Mēs viņu redzam kā spilgtu personību, kā spilgtu ministru Latvijā, un viņam ir milzīga perspektīva. Līdz ar to aicinu visiem būt aktīviem, piedalīties vēlēšanās, paust savu viedokli, un arī ikdienā būt aktīviem, cīnīties, stāstīt savus viedokļus un stāstīt mums, ministriem, kritiku arī zināmā mērā, lai mēs varam augt un lai mēs varam kopīgi veidot Latvijas nākotni labāk. Šodien mēs esam tādā pacelātā noskaņojumā, jo esam labi strādājuši un daudz labas lietas esam arī izdarījuši. Prieks par šodienas delegātiem, tiešām sajūti kā svētkos, un lai nākamais politiskais gads mums visiem ir veiksmīgs.